Vietā, kur pirms Otrā pasaules kara atradās lielā sinagoga, svinīgi atklāja piemiņas zīmi – sinagogas skulptūru. 1. janvāra dienā konstatēts, ka piemiņas zīme ir pazudusi. Par to, ka tā ir tīra zakšana, par to es nešaubos. Tas ir bijis no bronzas, jā, kaut kur pār pa 20 kilogramiem. Un viņš nebija tik viegli noņēmams, viņš bija diezgan nopietni arī piestiprināts, bet vienalga tur nevarēja 2 minūšu laikā viņu izcelt ārā. Ilana Ivanova, Liepājas ebreju draudzes pārstāve, pieļauj, ka zādzībā izmantots gadumijas uguņošanas aizsegs, līdzīgi kā tas notika tieši pirms 10 gadiem, tad salūta laikā no Liepājas muzeja nozaga unikālu medību bisi. 31. datumā no rīta es biju un skatījos, viss bija kārtībā, un pēcpusdienā arī bija. Tur ir braukuši arī no mūsu draudzes cilvēks un redzēja vienmēr, kas brauc garām, tad paman. Varbūt tā doma, ka tieši tajā brīdī, kad bija viss tā uguņošana 31. naktī, kad visi, kas saka, spēki sakoncentrējušies pilsētas centrā, tad kaut kur mazliet tālāk arī var notikt, tā kā, ja mēs atceramies to gadījumu ar muzeju. Policija ieradās notikuma vietā un tika pieņemts lēmums par šo notikušo faktu uzsākt kriminālu procesu, notiek izmeklēšana, lai noskaidrot precīzi visu notikušo apstākļus un iesaistītās personas. Liepājas ebreju draudzes pārstāvi cer, ka vainīgos izdosies notvert un sinagogas skulptūru atgūt. Lielas cerības tiek liktas uz faktu, ka tūmā esošā Liepājas domas ēka aprīkot ar novērošanas kamerām. Ierakstos iespējams būs fiksēts zādzības brīdis. Tāpat draudze lūdz atsaukties acu lieciniekus. Tomēr, ja statuju neizdosies atgūt, tikšot izveidota jauna. Tiesa gan šoreiz ne no dārga metāla. Laura Drēziņa, Elvijas Puķēvics, TV Kurzeme. Jaunā gada svinības Liepājas pusē aizvadītas diezgan mierīgi, bez smagām traumām.